Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments. Labdien! Es esmu Inta Pūģuns, klīniskā psiholoģe, psihoterapijas speciāliste un supervizora. Šodienas tēma, sākot izdegšanas fenomenu izpēti, būs pamatlietas par to, kas ir izdegšana. Definīcija, pazīmes, saņemamā palīdzība, ārstēšana. Pirms sākt to ievadam daži fakti par izdegšanas aktualitāti. Pētījumi liecina, ka Latvijā apmēram puse darba ņēmēju ir atzinuši, ka piedzīvojuši tādas izdegšanas pazīmes, kā nespēja aizmigt darba dēļ, nevēlēšanās uzņemties jaunus, kaut arī interesantus darba pienākumus vai citas pazīmes. Savukārt 3 no 4 atzinuši, ka ar darba pienākumu izpildi saistītais stresa līmenis priekš viņiem ir saturēcilši augsts. Izdegšana ir risks, un to atzīst ārsti, sirds slimībām, insultam, 2. tipa diabētam, muskuļu sāpēm, arī infekcijām, ievainojumiem. Ja prasības, ko darba pienākumu veikšanai uzstāda darba vide, vadība vai pats darbinieks sev, ir nesamērojams ar resursiem, rezultāts ir izsīkums, arvien mazāka iesaistīšanās līdz pat cinismam un profesionālās efektivitātes zudums. Gribu jūs iepazīstināt arī ar Marijas Ābeltiņas grāmatu Profesionālā izdegšana, kas 2023. gadā iznākusi Zvaigznes izdevniecībā, un kā raksta autore ievadā, grāmatā atradīsiet informāciju, kā saprast, vai esat ceļā uz izdegšanu, kādas sekas sagaidīt un ko darīt, lai būtu produktīvi, bet neizdegtu. Tajā, ko stāstīšu, būs diezgan daudz tieši no Marijas Ābeltiņas grāmatas. Pēc 11. internacionālā slimības klasifikātora izdegšanas sindroms definēts nodaļā veselības stāvokli ietekmējošie faktori vai saskarsme ar veselības aprūpes pakalpojumiem. Tātad izdegšanas sindroms ietver iemeslus, kuru dēļ cilvēki vēršas pie veselības aprūpes dienestiem, bet kuri netiek klasificēti kā slimības vai veselības stāvokļi. Tātad izdegšana ir sindroms, jeb pazīmju kopums, kas konceptualizēts kā rezultāts hroniskam stresam darba vietā, ja hroniskais stress nav veiksmīgi pārvaldīts. Izdegšanu raksturo 3 dimensijas. Fiziskā izsīkuma sajūta, hroniska noguruma izjūta, enerģijas trūkums. Tas ir lietas, kas agrāk bijušas profesionāli interesantas un aizraujošas, izdegušajam vairs neinteresē, jo nav enerģijas ar tām nodarboties. Otra dimensija – palielināt mentālā distance no darba un negatīvisma vai cinisma izjūta saistībā ar darbu. Ar palielinātu mentālo distanci saprotama vienaldzība pret savas darba vietas mērķiem, kas iepriekš bijuši pieņemti, saistoši, nozīmīgi, nevēlēšanās uzņemties pienākumus, nespēja iesaistīties ar darba pienākumiem, darba kvalitātes nodrošināšanu un profesionālās attīstības iesaistītajiem procesiem. Vienaldzība parasti ietver ne tikai nespēju iesaistīties ar profesionālo darbību saistītajā komunikācijā, bet nespēju iesaistīties jebkādā saskarsmē darba vietā, tajā skaitā arī attieksmē pret klientiem, kļūstot formālai un neieinteresētāji. Negatīvisms saistīts ar darba vietas, darba procesa un savas profesionālās darbības negatīvu uztvēri un novērtējumu, bet tas parasti tā arī paliek pie cilvēka paša. Savukārt cinisms ir aktīvi izpausta attieksme vai uzvedība,
kuras mērķis ir apzināti paust neapmierinātību vai demonstratīvu citu personu noniecināšanu. To neadekvāti kritizējot. Piemēram, kritizēt izskatu vai rīcību, vispārināt atsevišķu kļūdu vai neveiksmi. Vienlaikus ciniska attieksme ietver arī ētisko un profesionālo normu neatiecināšanu uz sevi, divkosīgu attieksmi, vai arī savu vajadzību un vēlmi realizēšanu uz citu rēķina, darba vietas, darba biedru vai klientu, lai strādā citi, viņam jau nevajag. Mēdz būt arī tāda īpatnība kā citu cilvēku morālo konceptu apšaubīšana. Viņš jau tikai nāk un prasa palīdzību, viņš jau tikai grib mani izmantot. Tā it kā vienlaikus noliedzot savas ētiskās un profesionālās normas, būtu jānoliedz arī citu cilvēku ētiskās un profesionālās normas. Un trešā profesionālās izdegšanas dimensijas pazīme ir samazināt profesionālā efektivitāte. Efektivitātes samazinājums izpaužas gan ar to, ka darbi, ko agrāk varēja izdarīt ātri, tagad aizņem vairāk laika, gan ar nozīmīgām grūtībām apgūt kaut ko jaunu, gan ar palielinātu kļūdu un neveiksmu skaitu. Iespējams arī uzmācīgas domas par savu nepiemērotību darbam vai aizdomas par darba biedru, vadības un klientu tiešu kaitniecību vai sazvērstību. Izdegšanu kā sindromu diagnosticē tikai tad, ja ir visi 3 minētie simptomi, kaut arī katrs atsevišķi tie rada būtisku darba spēju zudumu. Izdegšanas sindromu kopš 1996. gada mēra ar speciālu aptauju, iekļaujot tajā tādus kritērijus kā hronisks nogurums, gan fizisks, gan emocionāls, depersonalizācija, tātad šis cinisms, negatīvisms un vājā piesaiste darbam, un neapmierinātību ar darbu, kurā iekļauta efektivitātes zudums un vāji sasniegumi. Tā kā ne Eiropā lietotajā starptautiskajā slimību klasifikatorā, ne Amerikas psihiatru lietotajā psihisko traucējumu klasifikatorā izdegšana netiek klasificēta kā medicīnisks stāvoklis, tātad slimība vai psihisks traucējums, bet definēta kā ar darbu saistīts stāvoklis, tad bieži tiek sniegti ļoti vispārīgi, nevis specifiski rehabilitācijas ieteikumi, vai arī ārstētas saistītās psihiskās saslimšanas vai traucējumi. Ar izdegšanas sindromu saistītās diagnozes starptautiskajā slimību klasifikatorā 10. pēc kārtas. Es izmantošu šo klasifikātoru, jo tas brīvi pieejams internetā un to joprojām izmanto ārsti Latvijā. Tātad, kas tad ir šīs ar izdegšanas sindromu saistītās diagnozes? Pirmkārt, tā ir depresijas epizode. Depresijas gadījumā pacients cieš no nomākta gara stāvokļa, enerģijas un aktivitātes samazināšanās, tātad nespēju uzņemties aktivitātes tādas, kādas tās ir bijušas iepriekš. Mazinājies ir pozitīvo emociju daudzums, spēja priecāties, interese, koncentrēšanās. Bieži vien tas saistīts arī ar pazeminātu pašnovērtējumu un, lai cik dīvaini nebūtu, vainas un mazvērtības idejām. Nomāktais garstāvoklis mainās diendienā maz, arī apstākļi to neiespaido. Faktiski organisms ir pārgājis citā funkcionēšanas režīmā un smagajos gadījumos depresija
ir visaptverošs stāvoklis. Tieši ar to depresija atšķirās no izdegšanas sindroma, jo izdegšana ir saistīta ar vienu specifisku sfēru un neizpaudīsies citās sfērās. Ne par velti ir humors par šašlieka testu. Tas ir cilvēks spēja būt aktīvs un aizrautīgs draugu piknikā, bet nespēja iesaistīties darba aktivitātēs. Otra diagnoze, kas ļoti bieži ir saistīta ar izdegšanas sindromu, ir no starptautisko slimību klasifikātoru nodaļas, kura saucās neirotiski ar stresu saistīti un somatoformi traucējumi. Cita veida reakcija uz smagu stresu, tas ir traucējumi, kuri nosakām ne tikai pamatojoties uz simptomiem, bet arī ar to, ka tam ir cēlonis, ārējs cēlonis, īpaši smags stresu radošs notikums vai tādi ilgstoši nepatīkami apstākļi, bez kuriem šis te traucējums nevarētu rasties. Šajā gadījumā šie te ilgstošie nepatīkamie apstākļi būs bijuši ar darbu saistītie. Neirastēnija ir vēl viena diagnoze, un parasti ārsti raksta tam klāt darba vides ietekmes dēļ. Viena no galvenajām pazīmēm ir sūdzības par pieaugušu nogurumu pēc garīgas piepūles, kas saistās ar profesionālo pienākumu izpildes pasliktināšanos. Tipiskajos gadījumos tur ir arī uzmācīgas asociācijas vai atmiņas, grūtības koncentrēties un kopumā iespējama neproduktīva domāšanas. Tas ir, nav iespēja izdomāt domu līdz galam, līdz lēmumu pieņemšanai. Neirastēnija bieži vien ietver arī ķermenisku vājumu un izsīkumu jau pie minimālas piepūles. To pavada sajūtas muskuļos, nespēja atslābināties, arī daudzveidīgas citas nepatīkamas izjūtas, kā reibonis, galvas sāpes, nestabilitātes sajūta, bāžas pār savu fizisko vai psihisko labsajūtu. Un vēl viena pazīme - psihiskie un uzvedības traucējumi, kas saistīti ar citur klasificētiem traucējumiem. Šo kodu lieto, lai parādītu psihiskās vai uzvedības ietekmes, kam domājams ir svarīga loma to citu traucējumu un cēloņu norisē, kas paralēli ir diagnosticēti. Profesionālā izdegšana ir ne tikai stāvoklis, bet arī process. Tas nozīmē, ka profesionālās izdegšanas sindroms neiestājas pēkšņi, bet pamazām. Un šo procesu nosaka 4 apstākļi, no kuriem visgrūtāk maināmais ir tieši reālais ārējais stress, reālie ārējie apstākļi, notikumi, kuri stresu rada. Tie var būt personīga, individuāla rakstura, kā nelaimes gadījumi, slimības, šķiršanās, zaudējumi, nozīmīgas izmaiņas dzīves apstākļos, bet tie var būt saistīti arī ar profesionālām izmaiņām, pienākumu maiņu, komunikācijas maiņu sakarā ar jaunu vadītāju, jauniem kolēģiem vai jauniem klientiem. Arī tādām profesionālām izmaiņām kā izglītošanas uzsākšanu, pabeigšanu vai ar izglītošanu saistītu papildus slodzi. Reālo stresu var radīt arī globāli apstākļi, kā pandēmija, dabas vai cita katastrofa, sabiedrības politiska vai finansiāla krīze, arī karš un kara draudi, kurus piedzīvojam šobrīd, vai kurus piedzīvo cilvēki, kuri ir mūsu
klienti vai kuri nonāk mūsu kolēģu statusā. Runājot par profesionālo izdegšanu, fokus ir uz darba pienākumu apjomu, fizisko domāšanas un emocionālo piepūli, kas nepieciešama darba pienākumu izpildēji, kā arī uz darba pienākumu maiņu. Un lai cik tas paradoksāli neskanētu, reizēm ieskaitot tādas pozitīvas izmaiņas kā paaugstinājums darbā. Tomēr jāņem vērā arī slodzes palielinošie vai stresu radošie ar darba vidi nesaistītie apstākļi, kas palielina spriedzi un kuriem nākas veltīt daļu fizisko vai psiholoģisko resursu un kur tērē daļu no spēka. Otrs no profesionālo izdegšanu nosakošajiem apstākļiem ir uztvertais stress. Tas ir saistīts ar katra cilvēka individuālo reakciju uz reālajiem apstākļiem. Ir cilvēki, kuri var izturēt augstu stresa līmeni ilgstošo laika termiņā, jo viņu resursi ļauj to izdarīt. Un ir cilvēki, kuriem stresa izturības līmenis ir ļoti zems. Šo reakciju nosaka gan nervu sistēma ar iedzimtām ierosas, rimšanas, intensitātes un noturības īpatnībām, gan arī dzīves pieredze. Tam, kuram raksturīgi intensīva nervu sistēmas ierosa uz saņemto ārējo stimulu un lēna uzbudinājuma norimšana, būs raksturīgi izjust augstāku stresa līmeni ilgākā laikā nekā tam, kura ierosa ir mazāk intensīva vai rimšana straujāka. Savukārt negatīva vai traumatiska dzīves pieredze rāda strauju trauksmes līmeni celšanos, ja esošā situācija kaut vai attāli līdzinās agrāk piedzīvotajam negatīvajam notikumam vai pārcietustajiem apstākļiem. Šāda psihiskā reakcija ir normāla aizsardzības reakcija. Brīdinājums par iespējamu tādu apstākļu atkārtošanos, kas var radīt ciešanas. Tomēr ar īstermiņa stresu, vienalga reālu vai uztvertu, nepietiks, lai profesionālā izdegšana kā process sāktos. Situācijai ir jābūt ilgstošai. Tas nozīmē, ka situācija ilgstoši ir nemainīga, tādā nozīmē, ka nav iespējams atpūsties, nav iespējams atjaunot resursus. Tam var būt gan ārēji cēloņi, kā pieaugušais darba apjoms vai samazināts fiziskās spējas, gan iekšējie cēloņi, kā papildus notikumi ārpus darba, vai pat tik pozitīvas izjūtas kā lojalitāte pret darba vietu vai visapziņa saistībā ar veicamajiem pienākumiem. Un izdegšanas procesu nosakošais ceturtais no apstākļiem ir neveiksmīgas stresa pārvarēšanas stratēģijas. Tas ir tādi stresa pārvarēšanas paņēmieni, kas faktiski stresa līmeni samazina ļoti īslaicīgi, nesamazina vai pat ir kaitīgi. Stresa pārvarēšanai nepalīdzēs dusmu izlādes, stresa samazināšanai nepalīdzēs ātri uzmundrinošie līdzekļi, saldumi, šokolādē, kafija. Tie vienkārši liecina, ka organismam trūkst enerģijas un tos nav iespējams atjaunot veselīgā veidā. Par kaitīgiem būtu jāuzskata gan ar atkarību veicinošu vielu saistītie, gan iesaistīšanās pārmērīgās riska darbībās,
gan domāšanas atslēgšana ar nekā nedarīšanu. Alkohols vai marihuāna palīdz atslābināties. Tas ir taisnība. Tikai blakus efekti, atkarība ir pārāk nozīmīgi. Un ilgtermiņā tie reālo stresu vai uztverto stresu nesamazina. Strauja, neapdomīga braukšana var būt labs izlādes paģēmiens, sevišķi, ja cilvēks ir labs šofers un nebrauc gluži pa pilsētas ielām, taču risks ir ārkārtīgi augsts. Savukārt domāšanas atslēgšana, pilnīga pasivitāte vai virtuālās pasaules bezmēra nekontrolēta izmantošana, televizors, internets, spēles nedod iespēju atpūsties. Tā ir tāda kā aizbēgšana. Tātad izdegšanas procesa pamatā ir stress, personīgi nozīmīgs, hronisks un neveiksmīgi pārvaldīts. Biežākās situācijas, kas noved pie izdegšanas, raksturojums ar atslēgu vārdu neatbilstība. Neatbilstība starp prasībām un resursiem, neatbilstība starp vēlmi būt patstāvīgam un vadības kontroli, vai neatbilstība starp vēlmi būt patstāvīgam un nepieciešamo atbalstu. Darba pienākumu, izglītības, personības ambīciju neatbilstība atalgojumam un novērtējumam, gaidu un vajadzību neatbilstība tam, kāda ir reālā darba vide vai kādas ir attiecības. Viena no būtiskākajām neatbilstībām ir neatbilstība starp ētiskajiem principiem un darba prasībām. Šāda neatbilstība rada iekšēju konfliktu, kura rezultātā darba veicējs ir nemitīgā spriedzes stāvoklī dilemmas dēļ, izpildīt darba vietas vai vadības prasības, atsakoties no saviem ētikas principiem vai pārkāpjot tos, vai nonākt pretrunā ar vadību vai kolēģiem, līdz pat nepieciešamībai darba attiecības pārtraukt. Marija Ābeltiņa savā grāmatā ir sakārtojusi profesionālās izdegšanas pazīmes labi pārskatāmā tabulā. 3 kolonnās ir izdegšanas 3 dimensijas – izsīkums, negatīvisms un efektivitātes kritums. Un tabulas rindas aizpilda 4 mūsu funkcionēšanas sfēru pazīmes, kuras izpaužas izdegšanas procesa laikā. Protams, ka pati vienkāršākā ķermeniskā pazīme ir šī ātrā nogurdināmība, bet tam blakus ir arī miega un ēstgribas traucējumi, raudulīgums, kas ir saistīts ar neirastēniju, vienlaikus pastāvīgs saspringzinājums, dažādas sāpes, diemžēl sāpes bieži vien attīstās tālāk kā slimības vai iekaisumi vai hronisko slimību sāsinājumi. Izrādās, ka jo svarīgāka ir mūsu ķermeniskā funkcija, jo augstāks risks, kā profesionālā izdegšana var to skart. Tas ir sirds, vielmaiņa, kā otrās pakāpes diabēts, asinsrite,
asinsspiediens. Ķermeniskās pazīmes izpaužas arī ķermeņa kustībās un mūsu spējā koordinēt šīs kustības. Tās var kļūt vai nu palēninātas, vai ļoti haotiskas. Otra sfēra ir prāts, un ir viegli saprast, ka profesionālā izdegšana ir saistīta ar grūtībām uztvert informāciju, koncentrēties informācijas pārstrādei, līdz ar to grūtībām pieņemt lēmumus vai pat nonāk līdz kļūdainu lēmumu pieņemšanai, aizmāršībai. Bieži vien ir vajadzīgs ilgāks laiks pavisam vienkāršu domāšanas darbību izpildēji. Vienalga, vai tā būtu uztveršana, informācijas izdabūšana no savas atmiņas vai jebkāda informācijas pārstrāde. Negatīvisms prāta darbības ziņā izpaužās ar to, kā fokusēšanās notiek uz negatīvajiem aspektiem, parādās aizdomīgums un apdraudējuma izjūta. Emocijas. No vienas puses emociju izsīkums, emocijas kļūst mazāk intensīvas vai pat iestājas vienaldzība, vienlaikus ir spēcīgas negatīvās, pasīvās, bremzējošās emocijas, kā bezspēcība, bezcerība, bet iespējamas arī dusmas, riebums, aizkaitinājums, strauji uzliesmojumi un vaina un kauns, kas ir saistīti ar mūsu vērtību sistēmu. Uzvedībā jau pieminētie negatīvie stresa pārstrādes paņēmieni kļūst arvien aktīvāki un biežāk izmantojami, parādās agresija, impulsīva uzvedība, vienlaikus distancēšanās, neiesaistīšanās, un, ja runājam par darba efektivitātes kritumu, tāda ilgstošāks darba laiks, kļūdu labošana, atkārtota pārbaudīšana. Izdegšanas sindroms ir ierakstīts starptautiskajā slimību klasifikātorā, tad šo pazīmju gadījumā ir svarīgi griezties pie ģimenes ārsta vai psihiatra, ļaut novērtēt viņam situāciju, uzstādīt diagnozi. Praksē tas parasti notiek tādā veidā, ka ģimenes ārsts vai psihiatrs nosūta savu pacientu pie klīniskā psihologa, lai ar speciālo izdegšanas seku aptauju novērtētu pacienta psihisko stāvokli. Ja simptomi ir pietiekami smagā līmenī, tad ārsts uzstāda diagnozi un uz tās pamata izsniedz darba nespējas lapu, kas, protams, ir apmaksāta. Vienlaikus var parādīties paralēli citas diagnozes, kuras saistās, kā jau minējām, ar izdegšanas sindromu. Un visticamāk, ka ārsts nozīmēs arī medikamentu lietošanu organismu un psihiskas darbības atjaunošanai. Tie ir nopietni medikamenti, lietojumi tikai pēc ārsta norādījuma, bet nav vērts no tiem baidīties, jo jaunās pakāpes psihotropie medikamenti ļoti reti veido atkarības, ja tie tiek lietoti patiešām pēc ārsta norādījumiem, tik ilgi, cik tie tiek norādīti, tādās devās, kā tiek norādīti, ar tādu regularitāti,
kā tiek norādīts, un arī medikamentu lietošanas pārtraukšana ir veicama pēc ārsta norādījuma. Protams, cilvēkam, kuram ir diagnosticēts izdegšanas sindroms, ir nepieciešama papildus atpūtas plānošana, un te ir svarīgi lūgt saviem tuviniekiem, ģimenes locekļiem vai darba biedriem un vadībai uz laiku samazināt darba slodzi un atrast veidu papildus atpūtas plānošanai, taču aktivitātes ir jāsamazina, nevis pilnībā jāpārtrauc. Organismam ir vajadzīga atpūta, bet organismam ir vajadzīgi arī resursi, un aktivitātes ir viens no veidiem, kā atjaunot resursus. Psihoterapija būs nepieciešama ne tikai psihostabilizēšanai un produktīvāku stresu pārvarēšanas stratēģiju apguvei, bet arī tādēļ, ka izdegšanas sindromiem var būt dziļi personiski cēloņi, kuru ietekme atjaunosies tiklīdz specifiskie rehabilitācijas pasākumi, kā atpūta, aktivitātes un medikamentu lietošana tiks samazināti. Tādēļ ir vērts šos te cēloņus atklāt un to ietekmi novērst. Šodienai tas arī viss. Nākošā tēma – izdegšanas riski. Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments.